tur jau tā lieta, ka mēs visi kļūstam tik kontinentāli, internacionāli, un tā mūsu identitāte ir tik nopeļama un tik slikta, un ka mūsu rosols un mūsu siļķa kažokā un kūpinātās butas un jaunie kartupeli ar dillēm un baravika mērķis, ka tas viss ir, ka mums vajag suši, ka mums vajag kafiju no Etiopijas. Tieši mans viedoklis. Nu, jā. Tu reāli lasi manas domas. Jo cik es varu ēst rosolu un siļķi kažokā. Nu, tev vajag kaut ko. Jo siļķi ārzemēm. kažokā, jā, man vajag no ārzemēm, jo redzi, siļķi kažokā un rosols, viņiem ir viena tāda lieta, ka tie parasti ir tādi svētku ēdieni. Un es no Latgales. Un Latgalē svētki parasti saistās ar ne tikai ēšanu. Ja, un man ar rosolu un siļķi kažokā ir ļoti dīvaina asociācija, jo tas ir tas, ko es baigi bieži redzējis ne tajā vietā, kur tam ir jābūt. Un tas nebija Gambejā, saproti? Tāpēc man gribās kaut ko tādu smalkāk, ar ko man nav tāda tieši asociācija. Varbūt šis nav labs piemērs, bet kaut ko tas pastāsta. Bet zini, kā mums ir tā, ka es tu baigāju ar tādu piemēru. Mūsu nācija iemācījās toalets papīru lietot 20 gadus atpakaļ. Jā. Bet uz ko tu velc? Jā, gribu prasīt. Ko es velku? Uz to, ka mums ir izveidojusies kaut kāda tāda elitārā nozare, kas saucās modernā latviešu kulinārija, kas ir restorānos, ko jūs varēsiet dabūt tagad pa lēto, ja? Veselu nedēļu, kas ir baigi labi. Un tad ir izveidojusies tavs kāzu bēru galds Latgalē. Ja? Mums ir iespējams dažas bildes, starp citu, varbūt mēs varam kādu uzmest, lai jums ir sajūta. Lūk, redzi, paskaties. Uzreiz iekala līdz grīdai aizgājam un drusku jau esmu ķitē. Un ir šīs divas galējības, ir tās kāzas bēres un viss tas, ja? Un tad ir fancy šmancy restorāns. Ja? Un pa viduc vēl ir visa šitā Hesburger un kebabu industrija, kas arī pa lēto mums grib pievarot. Identitātes mums nav vairāk. Mūsu identitāte ir aizgājusi vai nu pa dārgo un priekš turistiem glaunajos restorānos, vai nu Latgalē ar dzērājiem. Nevajadzētu Visur ir dzērāji. Visur ir dzērāji. Es vienkārši vienu konkrētu vidusskolas, bet pamatskolas izlaidumu tikai atcerējos. Vai bērnu dārzs, neprotu. Ko bija. Bet tas, starp citu, vienmēr ir jautājums, mēs varam uzreiz atgriezties pēc tam pie sarunas, bet vienmēr ir jautājums, ko var ēst, ko nevar ēst. Jo es zinu, ka kāds ir teicis, pasmaržot vajag. Ka viss, kas ir uz šķīvi, ir ēdams, bet tur bija pa visu šķīvi roza milzīgi, un es nevaru saprast dažreiz. No tiem? Jā, dažreiz mulsina. Pie ķīniešiem nekad nevajag ēst tās dekorācijas, jo viņi viņas noskalo un liek atpakaļ. Ledusūdenī tur ķīniešu restorānos nekad nevajag ēst dekorācijas. Tiem pašiem tradicionālajiem ēdieniem ar kvalitatīviem produktiem un pareizu pagatavošanas tehniku un uzliec viņus uz bišķiņ stilīgākiem šķīviem un atkod tās garšas, nevis vienkārši mauc uz ātro kopā. Bet vai tā nav rosola ideja? Maukt ātri visu kopā un tad pagaid 2 dienas, lai sakožās? Jā, un tad tur ir 8 stundas uz kāds galdu un tad gaidi. Jā, kas notiks jo rīt. Ar lielāko daļu ēdienu saule dara brīnumus. Vairāk saules. Vairāk. Okay. Zini, kas ir beigas dīvaini? Ka ir biznesa pusdienas, tā kā biznesa cilvēkiem pa dienu ātri paēst, tā būtu tad nabadzīgākā tautas daļa, kas riktīgi nevar atļauties pat dārgo ēst. Jo es neesmu dzirdējis studentu pusdienas kaut kad sesijas laikā, ka viņi pa lēto var paēst. Ir biznesmeņiem. Tur biznesmeņi neiet. Nu, jā. Ko? Biznesmeņi neiet uz es gāju kontaktu stiprināt, bet nav svarīgi. Bet es ēdu vistu. Un starp citu ir vēl viena cita vieta, kuras arī nesaukšu. Tur ir ļoti interesanti tas, ka biznesa pusdienas, viņas ir lētas, un viņi arī gatavo tā, lai tu redzi, ka tas ir lēti. un tu baigi arī nevari protestēt. Tu nevari teikt, kas tu pasūdi? Jā, pasties cenu. Ko tu gribēji? Ko tu gribēji? Ko tu gribi? Nu jā, bet ja es neeju uz biznesa pusdienām, un es vienkārši, man ir dažreiz sajūta, ka es nezinu līdz galam. Es paņemu steiku, es nesaprotu, ka viņš ir pārcepts, nedacepts vai... Bet zini kā, ja tu ej uz kaut kādām vietām
Es eju pārsvarā uz vietām, kur Latvijā, kur es zinu pavārus. Nu, pagaidi, tu man to nevar ieteikt, jo mēs esam Tu pēc bļodas paši saka vienkārši, kas pa pavāru tas ir. Kā man tavas zināšanas nodara? Bet vienkārši tajās vietās, kur pavāri ir īpašnieki vai līdzīpašnieki vai kaut kas tam līdzīgs, tur par ēdienu viņi atbild ar savu asinīm. Un tur nav nekā, nav tur asins. Te ir daži pavāri, kas bet tur, kur ir tie pavāri iekšā tajā restorānā ar sirdi un dvēseli, un tur tu viņu var saukt jebkurā sekundē ārā, un viņš atnāks tev un izstāstīs visu. Viņam tu esi ļoti, ļoti svarīgs, un viņš labprāt tev dos to info, ja tu nezini. Vai ja viņš ir uztaisījis to lažu, tad viņš tev 100 reizes atvainosies un uztaisīs pa jaunu un iedos atlaidus un vēl visu kaut ko izdarīs. Paldies tev. Jā, man ir 7 jautājumi. Kā jūs saprotat, mēs nodarbojamies ar cenzūru, kas it kā ir aizliegts. Mums ir vienalga. Šis nav reāli televīzijas raidījums. Mēs darām, ko gribam tādā ziņā. Es varu pat nelasīt tos jautājumus. Grib ielūgums uz nākamo pusnakts šovu? Nē, es daudzos. Es jau tāpat zinu, kas viņus dabūs. Atceries? Mēs sarunājam. Pirmais jautājums. Ko tu neesi nekad teici savai mammai? Rupjus vārdus. Aha. Kuru negaršīgu ēdienu nekad nevajadzētu gatavot? Kuru negaršīgu ēdienu nekad nevajadzētu gatavot? Šitam balvu. Paldies pārējiem, tiekamies nākamajā. Nākamais jautājums. Kur labāka pārtika, kā tu domā? Maxima vai Superneto? Superneto. Superneto. Viennozīmīgi. Tad, kad tu būsi sirms. Tev vēl patiks, ka tevi saukās pa sirmo? Es saku balva šim. Nē, tam labi arī šim. Bet tu drīkst atbildēt. Sirmā vecumā tev patiks teikt, ej, sirmais! Un iedomājieties ar saviem sirmajiem draugiem un teiks, ej, sirmais! Un jūs vēl nezināt, kuru sauc? Ja pārējie Bērziņš, Kļaviņš, Kalniņš. Un nezinu, kuram atsaukties, jo visi sirmi. Stulbs jautājums. Tātad, Viktor, sorry. Kā garšo ķilavu saldējums? Vai ir gadījies ēst labi? Lelde taisa tajā skrīveros saldējums, viņa taisa ķilavu saldējumu, viņa taisa. Kā var iedomāties ķilavas? Nejauši iekrīt? Vai tas ir... Kā var iedomāties ielīt ķilavas saldējumā? Zini kā, tā ir tā psiholoģiskā spēle, ka tev liekas, ka saldējumam jābūt ir vaniļas, šokolādes, karameļu vai zemeņu vai ananāsu vai kaut kā tā. Man liekas, tā nav psiholoģiska spēle, tā jābūt. Tā jābūt, tas ir normāli, vai ne? Jā. Bet, ja tu paņem saldējumu, uztaisi bumbiņu un uztaisi no piena saldējumu, kurā ir iekšā ķilavu garša, ķilavs vienkārši, ja? Un tad tev liekas, ka tas ir pretīgi, vai ne? Ļoti iespējams, jā. Es neesmu ēdis. Tu var iedomāties, nevar. Es varu iedomāties. Jā, bet ja tur ir uztaisīt klāt masālītas gurķus un vēl visu kaut kādas lietas, ar ko tā ķilava iet kopā, rupmaize un tam līdzīgi. Vienkārši tev ir augsta ķilava. Viņi izkas ārā no tā saldējuma, un saldējums ir pēc tam. Es sapratu. Ļoti labi. Uz kuru restorānu studentam jāved meitene, lai uz viņu atstātu superīgu iespaidu? Students nav īpaši... Nav rakstīts turīgs vai nav turīgs. Es nesaprotu, kāpēc tas ir studentam. Viņam vajadzētu viņam pašam pagatavot kādas reizes 5-6, pacensties. Pirms tam treniņu nolūkos 5-6 reizes pagatavot? Aizēj uz jebkuru restorānu, kur tev pašam patīk un liekas, ka meitenei patiks. Bet, ja tā nopietni jāatbild, man liekas, ka ļoti labs variants būtu Valtera restorāns. Vecā Rīga? Vecā Rīga. Jo tur ir labi, tur nav dārgi. Tur ir tumšs stūrīši? Tur ir tumšs stūrīši. Un, nav tā kā ļoti tumša. Bet var. Un, galvenais nevajag uz tādiem pompozējiem, man liekas, šitajā gadījumā, ka vajag tā down to piezemēt. Un iespējams pašam vajag pirms tam aiziet vienkārši iepazīties ar to. Jo es atceros savu pirmo restorānu apmeklējumu, kad es gāju, viņi pa daudzos Rīgas saliek, es nezinu, vai tu esi bijis restorānos, viņi baigi pārcenšās. Tā kā varētu domāt, ka drusku mazāka dakša man būs ritīgi ērtāk.
Jo es ar to lielo, nekādi nevaru. Un tad viņi uzliek dos. Tu zini, kā jādara? No malām. No malām, jā, to jau man. Jā, to izstāstīja. Jā, bērnībā. Vai esi marinējis olas? Jā. Lūdzu. Nākamais jautājums iespējams ir saistīts. To vien jautāja dažādi cilvēki. Nākamais jautājums ir, kā tu to panāci? Olas? Es nezinu. Vienkārši tāds jautājums. Kā tu to panāci? Tu izvēlēties jebko. Atbildi uz jebko. Kā tu to panāci? Mēs mēģināsim uzminēt, uz ko tu atbildi. Tāda spēle. Pēc pirts. Šitais viss. Tārprāts. Es taksi izsaucu, lai atbrauktu uz tejieni. Apakaļ pēc tam? No pirts, jā. Jā. Bet kā tu to panāci? Panācu. Pazvanot, panācu. Klasiskajā veidā izsaucot taksi. Tātad tev jāizvēlās viens no šiem, un tu jau, man liekas, izvēlējies, kuram mēs divus ielūgumus. Kuru negaršīgu ēdienu nekad nevajadzētu gatavot? Jā, man liekas. Tas ir favorīti jautājums. Markus, bravo! Tas ir kolosāls jautājums. Līdz ar to mēs esam sevi izrunājuši cauri. Paldies, Mārtiņ! Mazas jaunas vardītes ir ļoti priecīgas.